Sveiki, esmu Dainis no Bites, un šodien parunāsim par to, kurš tika nesen atbrīvots. Tieši tā, jaunais Samsung Galaxy S8 un S8 Plus, šī gada Samsung lepnums. To, ka tas izskatās teicami, to grūti noliegt. Lupatiņu gan kabatā vajadzēs nesāt vienmēr. Telefons uz savas pulētās virsmas labprāt parāda vai katru pirkstu nospiedumu, un S8 tas nepiestāv. Tas grib stāvēt uz galda blakus kafijas krūzē un lepni izrādīties. Un nav pat nozīmes tam, vai tur ir rokās S8 vai S8 Plus. Tie abi ir gana plaši. To ekrāni plešās gandrīz pa visu telefonu virsmu. Un pirmajā mirklī tas šķiet pat mazliet biedējoši, bet pie visa var jau pierast. Ekrāna dzidrums ir iespaidīgs. Atliek tikai izdomāt video, ar kuru par to pārliecināties. Protams, ka Exynos 8 kodola procesors kopā ar Bites 4G ātrumu spēs parādīt arī viskvalitatīvāko saturu. Uz teicamā Galaxy S8 ekrāna pa īstam varēs izbaudīt arī paša uzņemtos video un fotogrāfijas. Neskatoties uz to, ka 12 un 8 megapikseļu fotokamera vairs neizklausās pēc piederības kosmosa izpētes zinātnē. Uzņemot jau pirmo bildi, kļūst skaidrs, ka te viss ir kārtībā. Bildes izdodas patiešām saglabāšanas un citiem rādīšanas vērtas. S8 ir gatavs arī iemācīt tā saimniekam kaut ko jaunu. Piemēram, kaut vai atbloķēt telefonu ar seju, un tas tiešām var būt noderīgs risinājums, ja ņem vērā, ka uztrenēt pirkstus, lai aizsniegtu un sataustīt pirkstu nospiedumu sensoru, nebūs pats vienkāršākais uzdevums. Cerams, ka sejas atpazīšana strādās pēc negulētas nakts vai kārtīga fitnesa treniņa. Bet veselības stāvokli, vismaz pulsa ātrumu S8 ļaus noteikt arī bez fitnesa aproces vai daktora palīdzības. Es pazīstu cilvēkus, kas necieš rokas pulksteņus un aproces. Tiem tad S8 var kļūt arī par labu palīgu skriešanas treniņā vai citās aktivitātēs. Un nav jābaidās, ka tālruņa treniņa laikā samirs. Galaxy S8, kā jau tas nopietnam telefonam pieņemts, ir nopelnījis mitruma un putekļu drošības certifikātu. Tas tiešām ir sarežģīti atrast šajos Samsung telefonos kaut ko tādu, kas atturētu no tā iegādes. Cena? Tā ir atbilstoša. Šim cenu segmentam trūkums nepiedod.